Un man ir ļoti liels prieks, ka mums beidzot ir pirmais savs doktorants Ventspils augstskolā, un mēs zinām jau, ka pēc pāris mēnešiem būs nākamie. Tas ir tiešām priekš Ventspils augstskolas, tas ir milzīgs solis tālākā attīstībā. Doktorantūra katrā gadījumā ir pamats, kur savienojās gan, tā teikt, pedagoģiskais darbs, gan zinātniskais darbs. Un augstskola balstās uz abām divām lietām. Mums ir jābūt pasniegšanai, izglītībai, zinātnē balstītai. Ventspils augstskolai, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijai un Vidzemes augstskolai šī ir kopīga studiju programma ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kas noteikti apliecina to, cik sekmīgi var Latvijā sadarboties vairākas augstākās izglītības iestādes. Tāpat laikā, manuprāt, šīs programmas lielākais iegūms ir tas, ka ir ļoti sekmīgi veidots programmas saturs, kas ir ļāvis to, ka šobrīd programma tiek īstenota tikai 3 gadi, bet mums jau ir vairāki grādu iegūšie. Pagaidām ir grūti noticēt, ka doktora darbs ir aizstāvēts. Šis process nebija viegls, daudz darba ir ieguldīts, bet es varu droši apliecināt, ka gūtās atziņas es varēšu izmantot savā ikdienas darbā, strādājot aviācijas nozares labā. Mans darbs ir par valsts atbalstu Latvijas aviācijai, un esmu pētījis publisko un privāto labumu, ko dod aviācijas nozare tautsēmniecībai. Es nākošajiem doktorantiem novēlu šo ceļu, ja viņš ir sākts turpināt. Ļoti svarīgi ir izvēlēties tematu, kas ir interesants, kas pašam ir svarīgs, jo tas noteikti palīdz šo darbu izdarīt kvalitatīvi.